Mēs esam Rīgas centrā, veikaliņā Divas zoles. Tas ir bērnu apavu veikaliņš. Var teikt, ka tas ir mans 4. bērns, jo es par to rūpējos kā par savu bērnu. Jā. Tas aizņem diezgan daudz arī laika un manas uzmanības. Un arī veikaliņā mēs cenšamies saimniekot videi draudzīgi. Sapcīt, arī kolēģis ir līdzīga dzīvesveida atbalstītājas. Rīgas centrā ir daudz foršas bodītes. Tajā skaitā arī Divas zoles ir forša bodīte. Bet ir arī daudz veikaliņu, kas piedāvā veselīgu pārtiku, tajā skaitā bioloģisko pārtiku. Bieži es tur neiegriežos, jo parasti ir problēmas ar autostāvvietām, bet šodien gan varētu aiziet, vismaz pāris apciemot, paskatīties, kas tur jauns, kas garšīgs, kas jauns sezonā, pastīties varbūt kaut kas mājai šobrīd vajadzīgs. Tā kā, jā, varam izmantot izdevību, ka esam centrā, aiziet uz kādu mazo veikaliņu. Mēs ienācām veikalā Būņas, kas ir centrā diezgan netālu no veikaliņa Divas zoles. Te es īsti nekad neesmu ienākusi, varbūt garām skrienot ūdeni nopirkt, bet neesmu izpētījusi, ko piedāvā šis veikals. Es dzirdēju, ka te ir tādas labas lietas arī no mazākiem ražotājiem. Jāapskatās, varbūt kaut kas mājai izaicinājuma laikā varētu noderēt, varbūt kaut kas trūkst, varbūt kaut ko jaunu pamanīšu. Ir forši, ka te ir floras, biocepumiņi. Es meklēju vairāk bioloģiskās izcelsmes produktus. Parādīsiet, kur jums plauktiņos ir? Tur ir bioprodukti liels uzraksts. Tiešām, jā. Bet tur nav tikai bioprodukti. Jā, un es redzu, ka ir zaļas zīmītes arī. Tas ir forši, tad uzreiz var pamanīt, jā, ja meklē. Te ir ļoti tiešām plašā klāstā graudaugi, milti. Pat cik mēs ikdienā lietojam ļoti daudz piena produktus, bies pienu, mums principā piens aiziet vesela paka pa dienu, jā. Tad mēs tam gan mēs pievēršam ļoti daudz uzmanības, vai tie ir bioloģisks izcelsmes. Skatos, te ļoti plašā klāstā ir gan vācu izcelsmes produkti, gan Latvijas baltais tukuma piens. Un Talsu biokefīrs mums ļoti iemīļots un garšo visiem. Jā, tiešām nezināju, ka te ir tik daudz labas lietiņas. Turpmāk noteikti nākšu biežāk šeit. Paldies! Jums foršs veikals tiešām pārsteigums bija, jā. Nāksim biežāk ciemos. Almucīti laižam! Šad tad atnākam arī uz tirgu. Principā reizi nedēļā cenšamies ienākt, jo šeit ir viena ļoti laba bodīte, kur var nopirkt bioloģiskos piena produktus par diezgan izdevīgi pa labām cenām. Klausies, zini, kas pa jokiem? Šodien vispār nemaz nav vairs mūsu mīļais bio cheddar siers izskatās, bet uzprasīsim tantei varbūt, kad kādā citā blakus bodītē var nopirkt. Nācām pēc bio cheddara, bet nav vairāk. Ir? Viss ir atverts. Super! Es labprāt 3 paciņas paņemtu. Labais! Tad man 2 sviesta paciņas, lūdzu. Man vienmēr līdz arī savs maisiņš ir, jā, tāpēc, ka tirgū diezgan grēko ar tiem maisiņiem, jā. Paldies jums liels! Līdz nākamajai reizītei. Paldies, tā! Latgales piena produktus iespējams nopirkt arī lielveikalos. Ne bieži, bet ir šur, tur. Bet tur ir drusciņi citas cenas, tāpēc es nāku uz Latgales piena produktu stendiņu tirgū tieši, jo te ir izdevīgāk un turklāt vēl arī šī te goda ģimenes kartes atlaide. Un pie reizes es tirgu paskatos, kas ir garšīgs no sezonas augļiem un ogām un dārzeņiem, tad pie reizes ir paķert. Šodienas misija
iepazīt kaut ko jaunu. Tas ir iepazīt jaunu iepirkšanās vietu, kas piedāvā interesantus bioproduktus, ir izpildīta. Un misija tirgus arī ir izpildīta. Tā kā esam dabūjuši piena produktus. Kādai nedēļai es domāju, ka mums pietiks ar sieru un kefīru, jā. Bet tas visiem garšo.